Mēs atrodamies 11. 12. šahtas teritorijā. Tagad viņi saucās Zapadnaja, šahta Zapadnaja. Te ir divi ceļamās torņi redzami. Viens ir par ko ar skīpiem ceļ ogles augšā, otrs ir par ko ceļ ļaudis. Šis pirmais te ceļ ļaudis, bet tur ir skīpi apmēram 7 tonu katrs skīps ceļ augšā, tur ir ogles. Paceļ augšā, ogles tiek izbērtas un nogādātas ogļu bunkuros, zem kuriem pabrauc. Tas ir gan pēc tam, kad ogliem tiek atdalīts nost ieži, aiziet uz ogļu bunkuriem, kur pabrauc apakšā vilciens ar vagoniem, 60 tonu vagoniem, un tur atrauj šīberes un ielaiž vagonos. Un tādā veidā tiek piekrauti sastāvi un aiziet pa visu Padomju Savienību. Nu, pašreiz nestrādā, kas strādā, griežās tie riteņi, kas ir augšā. Un mašīna telpas ir nost no šiem stobļiem. Te tikai redzams ir troses. Nu, šīs zvaigznes, kas ir augšā, tās kādreiz tika izdomātas, lai zinātu, vai šahta izpilda plānu vai ne. Ja zvaigzne iedegās, tad šahta plānu izpilda. Ja nedeg, tas no tālienes jau var redzēt visa, kā sakt, vadība, kad tā šahta nepilda plānu. Dienas plānu nav izpildījusi. Nu, kādreiz bija mazliet citādāk, tagad tas ir atjaunots, pārbūvēts ir, bet pagaidīsim, kamēr sāk griezties tie riteņi augšā. Kad mašīna mājā iestrādāsies tās saucamās ļebjotkas un cels augšā skīpus vai arī liftus ar cilvēkiem. Agrāk nebija skīpi, bija tikai vagonetes cēla augšā, vagonetes tika apgāstas un tika aizvilktas, kur nu katra uz sortiročnī punktiem. Nu, tas pagaidām būtu viss. Skatāties, raugaties, kad sāks griezties kāda riteņi. Tas nozīmē, ka celsies no pazemes augšā. Šeit ir 3 horizonti, kā saka, 1., 2., 3. Kur, ja viens horizonts ir pilnīgi izstrādāts, tad atklāja jaunu, kur ogles. Horizonti šajā rajonā ir līdz 9. Nu, tos dziļākos vēl pagaidām neizstrādā, izstrādā tos virsējos. Nu, visbagātākais, visvieglāk bija, ka 1. un 2. bija, bet tagad jau gan visur iet arī 3. horizonts. Un tas pagaidām viss. Šeit jūs redzat, neuzzīmieties. Atrodamies 6. olpa teritorijā. Šī ir 6. olps, kur dzīvoja ieslodzītie paši celtajās barakās, kas cēla 11. 12. šahtu un pēc tam arī paši šajā šahtā strādāja. Te bija apkārt dzeloņu stiepļu žoks, 6-kārtīgs dzeloņu stiepļu. Barakas vakarā tika noslēgtas un iekšā bija saliktas mutas, tās saucamās parašas. No rīta atslēdz vaļā un jau 6 bija celšanās un tad aizgāja uz darbu, gāja kolonas ārā. Te viņas atrodās pirmātnējā stāvoklī, vienīgi jumti ir uzlikti, jo tagad dzīvo civiliedzīvotāji, daļa no tiem varbūt bijušie ieslodzītie, kad likvidēja, aizveda ieslodzītos vai no Attiesai vai aizveda uz Mordāviju, tad šeit atdeva cilvēkiem
11, 12 šahtas darbiniekiem par dzīvokļiem. Viņi paši pārbūvēja un iekārtoja sev 1 stab, 2 stab dzīvokļišu. Piebūvēja galos parasti verandiņas, kuri tie arī redzami. Nu, te blakus ir pa labu un pa kreisi ir raksturīgs Lēģera barakas. Tikai jumts, protams, nebija no šīfera. Jumts bija vai nu no skaidu jumts, parasti skaidu jumts, kādreiz bija arī papes jumts. Tas ir pagaidām viss. Teritorija nebija aizaugusi, bija klaja un nevarēja būt Lēģera teritorija aizaugusi, jo tad jau var noslēpties, mēģināt bēgt un tā tālāk. Bija mēģinājumi kādreiz pa stiepuliem rāpties pār tiem, kam apnika dzīvot, bet viņi turpat tās arī palika karajoties, nošauti no tām saucējām viškām. Vidusdaļas barakā redzēt tādu izlaidumu uz āru un it kā no mūra. Tas gan nav no mūra, tas ir no iežu presētiem blokiem. Tā ir barakas žāvētavu, kur atnākušie slapie celtnieki vai ar šahtjori žāvēja savas izmirkušās vatas bikses, samēcētos vaļinkus un pufaikas un bušlatas. Tā bija svarīga iestāde, saucās sušilka. Latviski varētu žāvētavu. Tā visi vairāk jau nav. Nē, pagaid. Jā, barakās atsevišķu nodalījumu nebija. Vidu bija ieeja apmēram pret to saucamo žāvētavu un bija viens gals un otrs gals. Pa vidu tāds kā koridorīts, pa abām pusēm bija 2 stāvu nāras. Tās 2 stāvu nāras bija tā pa 5 nāriņām, bet bija gadījumi, kad mēs tur, kur 5 ir paredzēti, gulējam pa 13. Un nakti lai pagriezos uz otru pusi, vajadzēja zem komandas. Nu, ko? Griezīsimies uz labiem sāniem, un tad visi reizā griezās uz labiem. Pēc kāda laika, kad visi uzkrēsa. Bija arī tādi laiki, kad žāvētavs nebija vai nedarbojās, vai arī žāvētavā nevarēja visu izkārt, tad slapos bušlats un slapjās vatas bikses klājam zem sevis. Un no rīta bija viņas apžūšas un uz nārām bija palicies biezs ogļu putekļu slānis. Nu, te ir vēl tāda paša baraka. Tās ir no apaļiem baļķiem cirstas. Bija arī barakas, kuras tika celtas, kā saka, zasipnai tīpa, kā krievs saka, tas ir no abām pusēm izšālēt un vidū sabērts zāģa skaidrs, vai galvenais šie izdegušie ieži. Tāds bija tas pildījums. Un tās, protams, bija augstāks, bet ar to jau nerēķinājās. Kad sākām būvniecību, tā barakas vidū bija benzinmuts, kur bija iekārtotas durtiņas un skurstenis ārā, un tā benzinmuce ar ogliem tika kurināta sarkani, kas tuvu bija, tiem bija silti, kas bija aizmugurē, tie druzmējās un pirmo rindiņu stūmu uz sarkanās muces virsū. Tad tie sāka bļaut, lai negrūstās, ka var apdedzināties. Bija arī, kad apdedzinājās, ne tikai izdega caurumu vatas biksās un pufaikās, bet arī ādā. Šīs jau ir labiekārtotas mājas, jo te jau ir iztaisīts atsevišķa sekcija un ieejas atsevišķi. Nu tagad jau viņas ir privāti iedzīvotāji. Tagad viens otrs varbūt ir tā iekārtojis, ka viņš maz negrib jau aiziet uz to labiekārtoto dzīvokli, jo pašu roku darbs ir pielikts daudz, lai pārvērst par dzīvokli.
baraka. Es arī piebūvēju vienā barakā galu klāt, 2 verandas, fotolaboratīvu un tā tālāk. Tā baraka kaut kur te tūmā ir, bet nu jau vairs nav tik viegli atrast, jo ir sauguši koki, kuri toreiz nebija un nedrīkstēja būt. Te bija puru veidzīgs, tāds staigns diezgan, varēja izsprukt vēl cauri visai kārtai. Mēs Pīvsāci? Ne? Ne. Aha. Nu, var sākt. Nu, šeit mēs stāvam pie speciālas barakas paliekām. Tā saucamā, to sauc pa būri visās valodās, kādas te vien bija. Tas ir 50 centimetru biezām sienām būvēts no saucamiem šlaka blokiem. Te ir no izdegušiem iežiem presēti 4-kantaini akmeņi. Tāda rūpnīca bija šeit, kas ražoja, bija nosaucās šlaka bločņu zavods. Tāpat strādāja tie, ko vēsturē sauc pa komjauniešiem, īstenībā, kas bija ar numuriem uz mugura, uz krūtīm un visur, kur tik vien varēja to numuru uzlikt. Un šajā barakā izpelnījās par dažādiem saucamiem pārkāpumiem. Piemēram, viņš kaut ko bija mēģinājis rakstīt vai uzrakstīt uz nākošo baraku, vai arī iegājis tur, kur nav vajadzīgs, vai nepildīja regulāri normas, vai nespēka dēļ, vai spītības pēc. Te būrī ielika no mēneša līdz pusgadam. Un parasti ieliekot būrā, arī tikai novilktas virsdrēbes, atstāts tikai apakšveļā. Nu, tie, kas arī bija atļauts iet darbā, tad to, kad atgriezās mājās, no šahtas, no nometnes, no to lēģera uz šahtu bija koridors, pa kuru dzina, ka koridoram arī bija 3-kāršu dzeloņdrāts katrā pusē, un ik pa 50 metriem bija tā saucamā viška, uz kura bija bez automātista vēl ložmetējs. Dzina parasti skriešus vajadzēja, lai apstājoties kaut ko sliktu neiedomātos. Nu, bija gadījums, kad kādreiz pieskrēja 2-3 pie stiepliem, viens pacēla stieples un mēģināja līst par apakšu. Nu, nevienam neizdevās no šejienes aizbēgt un nevienam neizdevās arī nekur aiziet. Nu, bija gadījums arī, kad no šahtas jau, kad bija attiesāta daļa, kad maksāja nauda, kāds Jānis Stalde, paņemot sev līdzi 6, viņš strādāja taisnī brigādē, kas taisīja apakšzemes ejas, izrakās 70 metri ārpus visām stiepulēm. Aizejot projām naktī tundrā, pārklāja pāri ar sariem to vietu un aizgāja. Pārliecināti meklēja pa šahtu, jo nekur nebija nekāds pamats domāt. Parastais bēgšanas mēģinājums bija, kad iepilda ogles vagonos, tad sagatavots reštaks bija jau to uz āķiem pieāķēja apakšā zem vagona un pirms kustības ielīda pats speciāli vai nu lietas gāžu laikā vai purgas laikā savā reštakā un tādā veidā tika no zonas ārā. Nu, tādi gadījumi bija, bet aizpēkt nevienam neizdevās, jo meklēja pa tundru gan ar suņiem, gan ar lidmašīnām, gan visiem komi iedzīvotājiem bija izsludināts lielas prēmijas, kā 20 puslitru spirta, kā 100 kg miltu, kā 20 kg cukura, 200 rubļu un pat šaujam piedarumi, lai atkal varētu par katru dzīvu nošautu vai dzīvu, viņš saņēma šādu prēmiju. Tā kā tā vesela bagātība bija, par ko viņu labprāt ķēra. Arī mūsējie, kas bēga, tie, protams, satikuši tādu komi, neatstāja dzīvu, tāpēc, ka zināja,
kad viņš nenoklusēs to, ka viņš ir redzējis. Nu, ar lidmašīnām galvenā kārtā atrada. Tad bez tam par Urāliem bija atsevišķas vietas, tā saucamās pārējas, kurās bija parasti slēpņi nolikti, un visur nevarēja iziet pāri, un šajos slēpņos uzdūrās bēdzēji virsū un tika paņemti cieti. Parasti tika viņi arī, ka nošauti bija sasisti un nomesti pie Lēģera vārtiem, kur viņiem 3 dienas bija jāguļ pa brīdinājumu visiem tiem, kam vēl varētu ienākt galvā bēgšanas variants. Un tāds būtu. Notika, protams, visur tās vietas. Bija jau no karceļa, kad iznes ārā beigas. Bet tas ir viss aiz sienām. Pie tam vēl atradīsim priekšējā olkā.